Sveiciens visiem! Mans vārds ir Dāvids Gleške, un kādi no jums droši vien esat dzirdējuši par to, ko es piedzīvoju 2010. gada 3. maijā. Tā bija diena, kas radikāli izmainīja manu dzīvi, manas attiecības ar Dievu. Es piedzīvoju Dievu, es iemīlēju Kristu Jēzu un viņa vārdu, un tā kā es to sapratu, es dedzīgi viņam kalpoju un esmu veltījis jau vairāk kā 15 gadus, lai viņam sekotu, lai kalpotu cilvēkiem, lai sludinātu Dievu vārdu. Bet šajā video es gribu padalīties par manu otro atgriešanos, kas ir notikusi šī gada laikā, varbūt pat vēl varētu runāt par daudz plašāku šo laika nogriezni. Lai gan Bībele mums atklāja, ka kristiešu dzīvesveidu raksturo tieši šī patiesība, tā ir atgriešanās un nožēla, ka ik pa laikam tas būs Dieva vārds un svētā gara darbs pie mūsu sirds, kas mums liks saprast, kas liks mums atzīt, ka esam kaut kur novirzījušies, esam izgājuši uz kompromisu, esam nonākuši grēkā, esam nomaldījušies no veselīgās mācības, pieķērušies kādām maldu mācībām, ar tām pārlieku aizraujušies. Un Svētais Gars mūs nepārtraukti aicinās atgriezties pie patiesības, atgriezties pie Kunga Jēzus. Taču es šo nosaucu par manu otro lielo atgriešanos, jo diezgan daudz tādas zināmas pārliecības, dogmas, idejas, ar kurām es esmu dzīvojis un ilgi kalpojis. Šī gada laikā tas Kungs ir atvērs manas acis un atmaskojis daudzas lietas un parādījis un izvilcis daudzas saknes, kamdēļ un kā un ko es esmu darījis un mācījis. Un tā kā mana kalpošana ir bijusi publiska gan šeit internetu vidē, gan arī draudzes vidē, un gan prakse, gan tas, ko es esmu runājis, tā ir ietekmējusi cilvēku ticību, saprašanu par Bībeli un tam līdzīgi, tad es saprotu, ka man pēc Dieva vārda ir arī pienākums šo savu atgriešanos, jeb nožēlu, arī publiski paust, lai cilvēki to var dzirdēt un izvērtēt, un lai jūs zinātu, kas ir noticis ar mani šajā laikā un kāda ir mana pārliecība šodien, kas arī ietekmē manu dzīvi, un varbūt kādu no jums arī jau dzirdējāt šajā pēdējā svētdienā, arī mūsu draudzē Prieka vēsts tika paziņots, ka mani un šīs draudzes, jeb kalpošanas ceļi ir šķīrušies, un esam iegājuši tādā jaunā dzīves sezonā, īsti nezinot, kur un kā un kas būs, bet es saprotu, ka Dievs ir atvērs manas un manas sieviņas acis, un mēs gribam paklausīt Dievam, mēs gribam būt uzticami Dieva vārdam, atzīstot, ka neviena atziņa nav pilnīga, un arī mana saprašana noteikti nav pilnīga par šīm lietām, ar kurām dalīšos. Bet to, ko es esmu atzinis, to, ko es esmu sapratis, es nevaru ignorēt. Man pie tā ir jāturās, un tamdēļ arī dalos šajā video, nemeklējot vainīgos vai rādot ar pirkstiem, bet tīri tā, lai jūs zinātu, kas notiek ar mani un kuras esmu šodien, kāda ir tā saprašana, un lai es uzņemtos atbildību par lietām, kuras es darīju šajos agrākajos gados. Un viena no pirmajām lietām, kas manā saprašanā krita, tas jau bija vairāk kā gadu atpakaļ, pat vairākus gadus varētu teikt. Tā bija šī grēcinieka lūgšana, kas ir ideja un doma, kas ir bijusi ļoti populāra gan vēsturiski, vismaz manas dzīves laikā, bet arī šodien ļoti draudzes un kalpotāji to tā īsteno, ka cilvēki tiek aicināti pieņemt Jēzu, tad viņi tiek novadīti lūgšanā, un tad viņiem tiek dota apstiprināšana vai apstiprinājums, ka tamdēļ, ka esat lūguši šo lūgšanu, jūs esat Dieva bērni un jūsu grēki ir piedoti. Un šī bija viena no pirmajām idejām, kas manā galvā sabruka, vai pirmais akmens, ko es pacēlu un sapratu, ka tam nav pamata, jo Bībelē mēs to neko tādu neredzam. Un ja mēs gribētu darīt un rīkoties saskaņā ar to, ko Dieva vārds saka, nevis cilvēku tradīcijām vai to, kā ir pierasts, vai to, kā ir populāri, un daudz no tām idejām, ar kurām es dalīšos, tas nav nekas jauns un tas nav nekas populārs, un es to pilnībā apzinos. Ja mēs gribētu darīt tā, kā ir Dieva vārdā rakstīts, mēs nekad nenonāktu pie idejas, ka mums kādu grēcinieku, kurš vēlas atgriezties pie Kristus, ka mums viņu būtu jāvada lūgšanā. Tieši otrādi mēs redzam, ka mums ir jāsludina evaņģēlijs, un ja šim cilvēkam būs ticība, tad tā ticība arī izpaudīsies, ka viņš gribēs kristīties, ka viņš gribēs arī lūgt un nožēlot savus grēkus, bet tā, kas glābi, ir ticība, nevis lūgšana. Tas, ko es noteikti nesaku, ir, ka visi cilvēki vai visi ticīgie, kuri kādreiz ir vadīti lūgšanā, ka tie ir pazuduši. Es vienkārši saku, ka šī vadītā lūgšana noteikti nav bijis tas iemesls, kamdēļ cilvēks nācis pie patiesas atgriešanās un piedzimis no augšienes. Bet tas, ko es noteikti varu teikt, ir, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir vadīti grēcinieku lūgšanā, kuri nav piedzimuši no augšienes, un daudz no viņiem ir pievilti. Un arī es personīgi esmu vadījis pat
ļoti daudz cilvēks lūkšanā, personīgi vadījis cilvēks lūkšanā, un pēc tam devis viņiem apliecinājumu, ka jūs esat glābti, bet man nebija tiesība to darīt, un tas nebija pareizi, kā es to tā apliecināju. Jo pirmkārt, tas ir pats Dieva gars, kas cilvēkam var dot šādu liecību, un tad mēs to ilgtermiņā varam redzēt un secināt, spriežot un skatoties uz cilvēku dzīves augļiem, uz cilvēku sirds un dzīves izmaiņu, un arī to, kā viņš paliek ticībā ilgtermiņā. Tādas sirds lietas Dievs zina, tamdēļ man, kādam cilvēkam, likt atkārtot grēcinieku lūgšanu, un tad dot viņam apstiprinājumu, ka viņš ir glābts, tas nav bibliski, tā nav dievbīgi, un tas nav pareizi. Protams, arī, ja jūs kāds gribat, jūs varat pameklēt altar call, šo te vēsturi, kā ir veidojies šis un kā tas ir padarīts aizvien vieglāks un pieejamāks, it kā, lai cilvēkiem būtu vieglāk nākt pie ticības, bet iespējams, ka daudzi tādā veidā nāk vieglāk pie pievilšanas, jo Jēzus teica, ka tie vārti ir šauri un tas ceļš ir šaurs, kā cilvēki nāk pie pestīšanas. Nu, un tāpat mēs varam runāt par daudzām citām lietām. Jā, piemēram, Apostļu darbos 16. nodaļā mēs lasām, kur apostols Pāvils un Sīla ir cietumā, un tad cietumsargs ieskrien un prasa, ko viņam būs darīt, lai viņš varētu tikt pestīts. Un tā vietā, lai viņu vadītu viņu lūgšanā, tie viņam saka, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit glābti. Tātad gan tu, gan arī tiks, ja tu ticēsi, tava dzīve mainīsies un tā ietekmēs arī tavu ģimenes dzīvi. Tāpat Apostļu darbu 10. nodaļā mēs redzam, kad Pēters sludina Kornēlija namā, tur cilvēki, dzirdot viņa vēsti, viņi tiek kristīti ar svēto garu, un tur mēs redzam, ka pestīšana un gara pilnība nāk vienlaicīgi. Tie nav divi dažādi notikumi, un arī pestīšana nāca viņiem dzirdot un ticot tam, ko Pēters saka, un Dievs parādīja savu žēlastību un glāba daudzus no tiem, kas to dzirdēja. Un tagad es minēšu vēl vairākus punktus, vairākas lietas, kurās man ir mainījusies izpratne un saprašana pēc Dieva vārda. Atzīstot, ka tas, kā es to iepriekš esmu sapratis, sludinājis vai praktizējis, ka tas ir bijis kļūdīgi un nepareizi. Un pasakot dažos vārdos, kā es redzu vai saprotu, kā Bībele patiesībā par šīm lietām runā. Jāsaka gan, ka šis video nav paredzēts, lai tas būtu kā tāds dziļi teoloģisks doktrināls darbs, kur es stipri pamatošu un atspēkošu visu, kas uzskata citādāk, bet vienkārši, lai jūs personīgi redzētu mani un varētu dzirdēt no manis, kas ir tās lietas, kurās ir lielākās pārmaiņas notikušas, bet tās pārmaiņas jau turpinās mūsu visas dzīves garumā. Un viena no tām pamatlietām, kurās arī balstās un no kā izriet daudzas citas šīs tēmas, par kurām es šodien gribu padalīties, ir saistītas ar šo vārdu labklājības evaņģēlijs. Labklājības evaņģēlijs. Un kādi man pēc tam pārmeto to, kad es negribu pie tā turēties, vai ka neuzskatu, ka tas ir biblisks, man pārmet, ka es tagad sludinu nabadzības evaņģēliju, bet es neticu nedz labklājības, nedz nabadzības evaņģēlijiem. Es ticu Jēzus Kristus evaņģēlijam, tam, kādu sludināja Kristus Jēzus un kādu mums ir atklājuši apustuļi svētajos rakstos. Un tamdēļ, lai mēs izprastu, kas ir evaņģēlijs, un lai mēs izprastu, kā tad izskatās patiesa kristiešu dzīve, mums ir jāskatās uz Kristus mācību, uz apustuļu mācību un uz agrīnās draudzes dzīvi un praksi. Un tāda labklājības evaņģēlijs pēc būtības, vienkāršojot šo ideju, ir uzskats vai doma vai pārliecība, ka Dievs vai ka Dieva nodoma attiecībā uz katru ticīgo jau šeit virs zemes tagad ir pilnīga veselība, labklājība un veiksmīga dzīve. Un vienīgais, kas mūs no tās attur, ticīgus cilvēkus, ir neticība. Tātad, ja mēs ticētu, tad mēs visā tajā dzīvotu. Tātad, ja tu ticētu, tad tu noteikti būtu vesels. Ja tu ticētu, tad tev būtu pārpilnība arī tavās finansēs un tam līdzīgi. Bet, ja tas ir evaņģēlijs, tad es atļaušos teikt, ka apustuļi vismaz nezināja to, ka tāds ir evaņģēlijs. Un agrīnajā draudzē mēs redzam, ka tas tā netika uztverts. Un apustuļu mācībā mēs redzam, ka viņi ļoti drosmīgi un atklāti runā par savām cīņām, arī par veselības problēmām, par slimībām, no kurām šādi te uz paša autoritāti vai varu vai lielo ticību viņa nespēja saņemt vai iegūt uzvaru vai atbildi tūlīt šeit un tagad. Un ja kāds teiks, mums ir labāka ticība, tad
vai mēs labāk saprotam to, ko Bībele saka par apostolu Pāvilu un citiem apostuļiem, nu tad es teikšu, ka tas jau ir un paliek smieklīgi. Manā kanālā es esmu agrāk veidojis video, kur es tā kā pasmejos par tiem argumentiem un raksturvietām, kuras tikušas lietotas, lai runātu vai apšaubītu šo labklājības evaņģēliju patiesumu. Un man ir žēl, man ir kauns, ka es tā esmu rīkojies. Tāpat es biju izveidojis arī evaņģēlismu tādus materiālus un video, ko bija aizņēmies no Rodnija Hovarda Brauna kalpošanas, kur evaņģēlismu uzruna iesākas ar vārdiem, vai tu zināji, ka Dievam ir brīnišķīgs plāns tavai dzīvei. Un jau vairākus gadus atpakaļ es to video izdzēsu, jo es sapratu, ka es nevaru cilvēkam to pateikt, es nevaru cilvēkam to apsolīt. Jo ilgtermiņā, ja mēs runājam par šo te Dieva valstības realitāti, kurā mēs ieiesim kādu dienu, kad mēs ieiesim skatīšanā, no ticības skatīšanā, tad jā, visas tās lietas, uz kurām mēs ceram, tās piepildīsies un vēl vairāk piepildīsies. Tur nebūs ne slimība, ne sērgu, ne ciešana, ne problēma, ne kāda trūkuma. Bet šeit virs zemes mēs to nevaram apsolīt, un es uzskatu un varu pārliecināt vai varu pierādīt to, ka arī Bībele to tā nemāca, Bībele to tā neapsola, un arī agrīnie kristieši neuzskatīja, ka Bībele vai ka Dievs kaut ko tādu mums būtu parādā, vai ka tas obligāti mums būtu jāsagaida mūsu dzīvēs. Patiesībā pat šodien ir ļoti daudzas valstis, un tas bija viens no apsvērumiem, kas man noveda līdz šī video izdzēšanai. Ir ļoti daudzas valsts arī šodien, kurās, ja tu kādam cilvēkam pasludinās evaņģēliju, viņš nāks pie patiesas ticības uz Jēzu Kristu, tas viņam var izmaksāt pilnīgi visu. Tas var izmaksāt viņa statusu, viņa darba vietu, varbūt viņa biznesu, viņa ģimeni viņš var pazaudēt, viņš var tikt ievainots, viņš var pazaudēt savu veselību un pat savu dzīvību. Tāpēc teikt, ka vai tu zināji, ka Dievam ir brīnišķīgs plāns tavai dzīvē jau šeit virs zemes, es neuzskatu, ka tas ir tas, par ko evaņģēlijs runā. Evaņģēlijs runā par to, ka Kristus patiesi ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, ka tas ir Dievs, kurš nāca miesā, lai mūs glābtu, ka viņš ir miris, augšām cēlies 3. dienā un ka viņš ir parādījies apustuļiem pēc rakstiem. Viņš to izdarīja, paņemot mūsu grēku, izciešot mūsu sodu, un ja mēs ticam uz viņu, tad mums ir miers ar Dievu, mums ir grēka piedošana un mūžīgā dzīvība. Un viņš mums ir par tēvu, viņš gādā, viņš rūpējas par mums, bet ja pat mums būtu jāpiedzīvo ticības pārbaudīšanas, ciešanas, grūtības, bēdas, par kurām Jēzus brīdināja savus mācekļus, tad mēs varam būt stipri paļāvībā uz viņu, jo mēs zinām, ka viņa nodoma un plāna attiecībā uz mums ilgtermiņā ir glābšanas un pestīšanas un miera nodomi. Pat, ja šeit virs zemes mums būtu jāpiedzīvo kara apstākļi, būtu jāpiedzīvo smagi pārbaudījumi, ciešanas, tad mums būtu jāuzticās tam, ka tas, ko Bībele saka Romiešiem 8, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, ka Dievs arī vissmagākās un grūtākās lietas, ja mēs mīlam Dievu, var vērst un lietot, lai veidotu mūs savā līdzībā un lai sagatavotu mūs, lai mēs varētu sastapties ar viņu. Piemēram, Filipiešiem 4. nodaļā apostols Pāvils saka, ka viņš prot būt zems, prot dzīvot arī pilnībā, viņš prot būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Tātad dažādi šīs dzīves sezonas apostolim Pāvilam bija pazīstams un arī draudzēs. Mēs redzam, ka viņiem nebija gaidu, viņi nepaģerēja uz debesīm Dievs, un tagad sakārto manu dzīvi, vai es tev neticēšu. Piemēram, Maķedonijas draudze ir lielisks piemērs, jo pat apostols Pāvils viņiem drosmīgi saka un atzīst, ka viņi dzīvo nabadzībā. Tomēr viņu sirds bija tik ļoti izmainīts, ka viņu nabadzība viņus neapturēja no tā, lai viņi dotu, lai viņi līdzdarbotos kalpošanas darbā un pat vairāk par to, uz ko viņi bija spējīgi. Vēl viens tāda raksturvieta apostoļu darba 12. nodaļā mēs redzam 7. pantā, kur draudze lūdz par apostolu Pēteru, kurš atrodas cietumā, un Dievs tiešām pārbiski viņu izved ārā no cietuma, eņģelis parādās, izved viņu ārā, viņi atnāk pie draudzes, un draudze, kas bez mitēšanās lūdz Dievu, viņi netic tam, ka Pēters ir atnācis. Tā kā es nezinu tieši, ko un kā viņi lūdza, bet acīm redzot, viņi nesagaidīja, ka Pēters tūlīt patiks izvests un ka tā lūkšana tiks atbildēta, bet viņi iestājās lūdza tā kunga žēlastība. Un tā būtu raksturvieta, kur agrāk es būtu ļoti izcēlis un dalījies un sludinājis to, bet mums ir jāievēro, ka 2. pantā, apostoļu darba 12. nodaļas 2. pantā, apostolim Jēkabam, kurš bija arī viens no Jēzus 3 tuvākajiem mācekļiem, viņam Herods nogalina ar zobenu. Tātad viens tika nonāvēts, otrs pārbis tiek izvests. Un draudze lūdza par abiem, un mēs saprotam, un man nākas secināt, lai gan es to nevaru pilnībā izprast un saprast, bet tā bija Dieva nodoms un Dieva plāns, Dieva suverēnā griba Pēteri
vēl lietot un izvest ārā, un viņš vēl bija noderīgs Dieva kalpošanas darbā, bet Jēkabam bija tas gods pagodināt Kristu, pagodināt Dievu ar savu nāvi no Hēroda rokas. Arī Daniela grāmatas 3. nodaļā mēs redzam, manuprāt, ļoti dievbīgu sirds stāvokli attiecībā uz šīm lietām un citiem jautājumiem, kur Sadraks, Mezaks un Abednego saka ķēniņam, mūsu Dievs var mūs izglābt no tavas rokas. Mūsu Dievam viss ir iespējams, viņš valda pār visu, un viņš var apstādināt šos notikumus, viņš var atrisināt manas problēmas, viņš var mani dziedināt, viņš var mani svētīt. Bet ja arī viņš to nedarītu, es nekalpošu citiem dieviem, mēs nezemosimies tavā priekšā. Dievs patiesi ir mūsu kungs, viņš ir mūsu ārsts, viņš ir arī mūsu apgādātājs. Bet, ja mēs salīdzinām šo dzīvi, kur mēs dzīvojam šobrīd ar to mūžību, kas ir mūsu priekšā, tad šis ir tāds īsts sagatavošanās, pārmaiņu, pārbaudīšanas laiks, kad Dievs var strādāt pie mūsu sirdīm visdažādākajos veidos, lai viņš mūs darītu tīrus, šķīstus un pilnīgus, līdzīgus viņa dēla tēlam, lai mēs varētu sastapties ar viņu. Un tad, kad ar šādām acīm jūs lasīsiet jauno derību, jūs aizvien vairāk ieraudzīsiet un saskatīsiet to, cik daudz ciešanu pastāvēja apustuļu dzīvē, agrīno kristiešu dzīvē un arī mūsu dzīvē tā būs neatņemama sastāvdaļa. Pat, ja tu tici un es nodevies no visas sirds, es tev nevaru apsolīt, un Bībele nevar apsolīt, ka tas obligāti nozīmē, ka tu būsi vesels, bet Dievs tev dos žēl. Ja tev Dievs nedziedinās, viņš tev dos žēlastību, lai tu vari to panest, lai tu ar savu dzīvi var pagodināt Kristu. Un tāpat arī par citām lietām, kā mēs zinām, arī agrīnās draudzes vidē bija kristiešu grupas un draudzes, kuras cieta ļoti lielu trūkumu, un citas draudzes savukārt vāca ziedojumus un palīdzēja, lai vieniem nebūtu tā, ka paliek pāri un citiem nebūtu trūkums. Un tas ir tāds dievišķais princips. Jā, runājot par labklājību, kādreiz tas uzsvars varbūt nav bijis tik liels, ka tev ir jābūt bagātam, bet mēs kādreiz uztveram to, ka jā, Dievs taču grib, lai mums viss ir un lai mums ir jaunākās mašīnas un visas lietas, kuras mēs gribam, taču Tēvs grib, lai saviem bērniem tas ir. Bet, kad mēs skatāmies uz jaunās derības mācību par šo tēmu, tad daudz vairāk ir brīdinājums par mantkārību. Piemēram, 1. Timotejam 6.10 rakstīts, jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Man liekas, ka ir svarīgi mums izvērtēt un pārskatīt, ka jā, protams, ka mēs dzīvojam, mēs strādājam un kādiem Dievs tiešām dod arī sagādā daudz lielākas finanses un daudz lielāku labklājību, un arī Bībelē ir ko teikt bagātajiem, lai tie nepaļaujas uz savu laicīgo mantu, un lai tie ir bagāti labos darbos un daudz citi aizrādījumi vai pamācības. Tātad arī bagātie, kas pieder draudzē, Kristus miesai, viņi nav nosodīti, viņam nav jājūtas vainīgiem, bet mums nav jāsagaida, ka mēs visi būsim bagāti, un bagātībai vai labklājībai vai dzīves komfortam nevajadzētu kļūt par mērķi, jo tad, kad tas kļūst par mūsu dzīves mērķi, pat, kad uzskatām to par piemetamo daļu, tad mēs esam ļoti tuvu, lai nonāktu mantkārības stāvoklī, kas var aizvest mūs neceļos un aizvest mūs arī pat, kā šeit ir rakstīts, nomaldīšanās no ticības. Un ar labklājības evaņģēliju saistīts visā pasaulē ir arī šis princips par 10. tiesu. Un jāsaka personīgi, kā principi par došanu, man šķiet, ka tas ir atbalstāms un katram jāturās pie savas pārliecības, bet tad, kad tiek lietot Malahijas grāmata vai kāda vecās derības principi un kādas raksturvietas jaunajā derībā, tā ar puņķiem pievilkts, lai teiktu, ka arī agrīnās vai jaunās derības ticīgajiem ir pienākums dot 10. un dot 10. tieši lokālajā vietējā draudzē, tur es neredzu bibliski nekādu pamatojumu. Jā, došana vietējā draudzē ir iedrošināta, mums to vajag darīt, bet Bībele mums aicina, lai ik viens dara, kā tas savā sirdī ir apņēmies, 2. Korintīšiem 9.7, ne smagu sirdi vai piespies, jo priecīgi devēji Dievs mīl. Bībele saka, ka mums būtu jādod saskaņā ar to, kā Dieva gars mūs vada un kā ir mūsu sirdī, kā mēs lasām Dieva vārdā, un ja mēs patiesi būsim Kristus sekotāji, mēs gribēsim nebūt sautīgi, egoisti, bet dot lokālajā draudzē, dot visapkārt redzot vajadzību, rūpējoties par bāreņiem, atraitnēm un tam līdzīgi.
Un tāpēc, jā, šī ir vēl viena lieta, tad, kad tiek draudēts, ka mēs apzogam Dievu, vai ka, ja tu nedod 10. vai kaut mazumiņu no tā 10. paņem, kas pieder Dievam, tad tu apzodz Dievu, un tad var lāsts, un viss kaut kādas problēmas nāk tavā dzīvē. Nu, es to noraidu kā maldināšanu un manipulēšanu ar cilvēkiem, jo jaunajā darībā mēs saprotam, ka tie nav 10%, kas pieder Dievam, bet tā ir visa mūsu dzīve, un tas ir viss, kas mums ir. Mēs tā visa pārvaldnieki esam. Tāpat kā viena diena vairs nav svēta, manuprāt, tam kungam, bet katra diena ir tam kungam svēta, bet ir kādas dienas, kad mēs ticīgi varam sapulcēties un svinēt sadraudzību un svinēt šo Kristus miesas pilnību. Kas attiecās uz dziedināšanu, atkal šeit ir tas pats jautājums, vai ne? Ja tu nesaņem šo dziedināšanu, varbūt tev vajag vairāk lūgt, tev vajag vairāk lasīt, un tās viss ir labas lietas. Bet pat apustuļu dzīvē mēs redzam, un jā, lai mēs teiktu, ka Dieva grib vienmēr visos gadījumos visus ir dziedināt, mums vajadzētu, tātad, lai šo ideju vai dogmu apgāstu, vai parādītu, ka tā nav patiesa, man vajadzētu atrast vienu piemēru jaunajā derībā, kurā mēs redzam, ka pēc Dieva gribas kāds ir vai nu slims, vai miris, vai kāds citādāk. Un tādu piemēru ir daudz. Korintiešu vēstulē, arī atklāsmes grāmatā mēs redzam apostols Pāvils, piemēram, Filipiešiem 2. nodaļā viņš raksta: Man šķiet nepieciešams sūtīt pie jums Epafrodītu, manu brāli, darbu un cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā, tāpēc, ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem, bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņa slimību. Tātad apostoļa Pāvila darba biedrs, kurš arī ir ticības vīrs, viņš ir slims. Un apostols Pāvils par to zina, un viņam nav ticības, lai viņu uzceltu augšā, vai viņš bija grēkā. Jo taču mēs sagaidām, ka vienmēr visur, kur mēs ejam, mums vajadzētu lūgt un lietot ticīgā vārdu. Jā, šīs ir divas domas, labklājības evaņģēlijs un ticības vārds. Šīs divas doktrīnas, kas ir tā pamatā no lietām, no kurām es arī gribu atgriezties. Un es esmu atgriezies, un tagad vienkārši par to jums padalos. Un 27. pantā viņš saka, patiesi, šis Epafrodīts, bija slims, tuvu nāvei, bet Dievs viņu ir žēlojis, un nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. Tātad Dievs, nevis ticība, nevis mēs viņu uzcēlām, nevis, protams, ka tā tas ir jādzīvo, bet viņš gandrīz jau bija miers, viņš bija tuvu nāvei, bet Dievs viņu ir uzcēlis. Mēs lūdzām, mēs ticējām, mēs jau bijām gatavi, ka viņš līdz mirs, bet Dievs parādīja savu žēlistību. Un atkal šeit parādās šī Dieva suverenitāte, Dieva suverēnā griba un valdīšana pār visu. Betes dīķis arī ir ļoti labs piemērs tam, kur, lai mēs teiktu, ka Dieva griba vienmēr attiecībā uz visiem ir dziedināt. Un jā, evaņģēlijos patiesi mēs redzam, ka Kristus dziedina, atbrīvo un nevienu nepadara slimu, bet evaņģēlī pamatā ir uzrakstīti, tātad šie evaņģēlija grāmatas vai vēstules ir uzrakstīts, lai tās norādītu mums uz Kristu, lai mēs ticētu. Šie brīnumi un zīmes notika, lai cilvēki ticētu viņam, lai ticētu tam, ka viņš ir Mesija, ka viņš ir glābējs, un norādīja uz to sagaidāmo, kas mums stāv priekšā, ka tiešām šī pilnība mēs tajā ieiesim. Bet Betes dīķis ir labs piemērs, jo, kā jau jūs zinat, Jēzus tur dziedina vienu vīru, tur ir daudz citi, kuri netiek dziedināti. Tātad, ja Dieva grib būt vienmēr visus dziedināt, kāpēc viņš nedziedināja tur visus? Ja ticība ir tik svarīga, un ticība ir svarīga, un ir svarīgi arī tas, ko mēs runājam, bet ne tādā pārspīlētā, pārnestā nozīmē. Tad Jēzus dziedina tikai šo vienu vīru, viņš nedziedina pārējos, un šim vīram nebija ticības, viņam bija 0 ticības. Viņam bija tieši tikpat daudz ticības, cik bija kādiem citiem, kas gulēja tur pie dīķa, jo viņš par Jēzu pat neko nezināja. Viņš nezināja, kas viņš tāds ir. Tur nebija nekāda īpaša atmosfēra, tur nebija nekāda slavēšana, 2 stundu sagatavošana, lai mēs varētu saņemt brīnumu, noskaņot savas sirdis. Līdzīgi kā apustuļu darbos mēs lasām, ka ļoti bieži šādas zīmes un brīnums Dievs darīja caur apustuļu rokām, nevis svētos sapulcēs, bet tieši uz ielas, tirgus laukumos, tā apstiprinot viņu vēsti un arī apstiprinot to, ka Dievs var darīt brīnumus un zīmes un brīnumus un dziedināšanas, tas ir darbs, ko Dievs dara, un Dievs tādā veidā veda cilvēkus ticībā uz viņu, lai viņi nāktu un atgrieztos un ticētu evaņģēlijam. Es mazliet te saputrojos. Vēl dažas lietas mums ātri jāizskrien tam cauri. Viena no lietām, par kurām man ir arī žēl, ir tas, ka es esmu par lūgšanu mēlēs. Bībele runā par lūgšanu mēlēs, par lūgšanu valodās, bet es pats esmu vadījis sesijas, kur esmu sapulcinājis cilvēkus, un tad ticīgus cilvēkus, un tad apmācījis, sagatavojis, vadījis viņus, kā runāt mēlēs.
iedrošinājis, ka tas var nesākties ar pilnu gramatisko fonu un ar daudziem vārdiem, bet vienkārši ar skaņām un tam līdzīgi. Bet man ir jāatzīst, ka tas ir kļūdīgi. Bībelē mēs neko tādu neredzam, apustuļi tā nedarīja. Un šī gara dāvana, kā apustulis Pāvils kādā vietā saka, vai visi runā mēlēs, un atbild uz to ir nē. Ja tu esi ticīgs cilvēks, ja tu esi piedzimis no augšienes, tad Dieva gars ir tevī, jo ja Dieva gars nav tevī, tad tu nepiedari viņam. Un šī lūkšana mēlēs tā ir ļoti svētīga lieta, bet ja tā nāk no, vai dāvana, bet ja tā nāk no gara pilnības. Tādēļ pirmkārt man ir žēl, ka es esmu vadījis un mācījis cilvēkiem, kā runāt mēlēs, jo man to nevajadzētu darīt, jo tas ir Dieva gars, kurš var vadīt un dot jebkuru no dāvanām, lai tā tiktu lietota. Bet ir otrkārt, ka es esmu patvaļīgi lūdzis un vadījis lūkšanā publiskās sapulcēs mēlēs, un tur nav bijis tulka un nav bijušas tulkošanas, jo apustulis Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 14. nodaļā viņš ļoti skaidri saka, kad jūs sanākat brāļi kopā, kad jūs katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēls, vai mēļu izskaidrošana, lai viss notiek celšanai. Viņš saka, un ja mēlēs runā, tad lai uzstājas 2, ja daudz, tad 3, un cits pēc cita, un 1, lai tulko. Un tad viņš saka, un ja nav tulkotāji, tad lai tie cieši klusu draudzē, un lai runā tikai sev un Dievam. Man šķiet, ka šī raksturvieta arī mazliet nogāž šo ideju, ka ir atsevišķa lieta, kas ir personīgā lūkšana valoda, ko mēs vienkārši darām ticībā, un tad dāvana, jo šeit viņš saka, ja šī dāvana nevar tik lietot, lai uzcelt draudz, tā tad nav tulka, tad runā sev un Dievam, kas nozīmē, ka tā ir šī personīgā lūkšana valoda, un pēc Dieva vārda, pēc Bībeles, pēc apustuliskās mācības, kad mēs sanākam kopā, visam jānotiek celšanai, un tad, kad mēs sanākam kopā, tad ja kāds runā mēlēs, un tam nav obligāti jābūt kādam, kas ir uz skatuves vai uz platformas, tas var būt jebkurš draudzē, tad ir jābūt kādam, kurš tulko. Un ja šī tulkošana nenotiek, tad šai lūkšanai, ja Dieva gars tiešām tev uz to vada, tad tai būtu jānotiek personīgi starp tevi un Dievu. Vēl arī jāatzīst, ka man ir žēl, un šajā gadā tiešām Dievs ir vērs vaļā manas acis, ka es esmu bijis patvaļīgs Bībeles lasītājs un skaidrotājs un mācītājs. Un daudzas raksturvietas es esmu mācījis un lietojis, izraujot no konteksta, lietojot tā, lai cilvēki tiktu iedrošināti, iedvesmoti, bet ne iedziļinoties tajā, ko tā raksturvieta patiesībā saka. Un pēdējā gadā, un jau kad arī es vēl biju aktīvā kalpošanā draudzē, tad jau jūs to droši vien manījāt, kad bija lietas un tēmas, par kurām es runāju, ar varbūt drusku dziļāku ieskatu un raksturvietas, kuras es neizmantoju, kuras citādāk būtu izmantojis, jo man nācās atzīt un saprast, ka es nevaru, ka tās raksturvietas nerunā to, ko es gribētu, lai tās pasaka, un arī 2. Pētera 1.20 rakstīts, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi interpretējams vai iztulkojams, un Dievs nav mums devis tādu brīvību. Es nevaru paņemt kādu raksturvietu un tad teikt un dalīties ar to, kā man šķiet vai ko es gribētu, lai tā saka. Man ir jāskatās, ko tā nozīmē vai ko ar to bija domājis tas autors, ko ar to saprata tā laika auditorija, un tad jāmeklē pielietojums mūsdienās. Tātad, kā tas attiecās uz mums šodien, vai tas ir konkrēti kā likums, vai tas ir princips, vai tas ir kāda citādāk pamācība, iedrošinājums, norāšana un tam līdzīgi. Un arī 1. Korintiešiem 4.6 rakstīts, lai jūs pie mums mācieties nepacelties par to, kas ir rakstīts. Mēs nedrīkstam pacelties par to, kas ir rakstīts. Ne mūsu iedoms, ne mūsu sapņi, ne tas, kā mums šķita, kā mēs saliekam kopā rakstus vai kāda ideja mums ienāk uz prātā. Mums ir jāiedzinās, jāpēt svētie raksti un jāmāc to, kas stāv rakstīts. Un man ir žēl, ka es tā esmu darījis, un jā, šī gada laikā es esmu centies cik vien es spēju saprast un iedziļināties, mācīt un skaidrot to, ko es redzu, ko Bībele tiešām saka, un nevis to, kā man šķiet. Un vēl 2 pēdējās lietas, ar kurām es gribu padalīties, un, protams, ka vēl ir daudz saistītas lietas, kurām man šodien nebūs laika, bet viens ļoti liels tāds tēma, ja, kur man ir jāizskar, ir ekumēnija vai ekumēnisms. Un es to saku kā cilvēks, kurš pirms gada organizēja Jēzus maršu, bet jau tajā laikā bija lietas, par kurām es cīnījos, par kurām es runāju arī ar saviem vecākiem un ar citiem līderiem par ekumēniju, kas, manuprāt, vismaz šāda ekumēnija, kāda valda Latvijā, kāda valda arī globāli pasaulē, starp tādām vadošajām lielajām draudzēm, kas nav svētīgi, kas nav Dieva darbs. Un es pat varētu teikt, ka es domāju, ka tas ir velna darbs.
Un šī un šāda ekumēnija, ka tiek atmesta Bībele, tiek atmestas doktrīnas, ka tiek atmesta teoloģiski būtiski nozīmīgi jautājumi, tie tiek uzskatīti par maznozīmīgiem, lai mēs vienkārši labi justos un varētu padziedāt dziesmas. Tas novedīs, ļoti iespējams, ka tas novedīs pie apvienošanās arī ar citām reliģijām, šis ekumēnijas gars, kas arī veido šo vienu pēdējo lielo antikrista reliģiju, kur pēc manām domām, un tas ir tikai viedoklis, jā, šī te lielā ekumēnijas kustība, kas arī Latvijā ir, viņi ar to savienosies, un šī atšķaidīšanās notiks aizvien lielāka, un tie, kas tajā negribēs ņemt daļu, tiks uzskatīti par sektantiem un nemieru cēlājiem un tam līdzīgi. Bet lasot svētos rakstus, un to jau mēs redzam vecajā derībā, ka praviešus Dievs bieži lietoja nevis, lai viņi runātu par nākamajām lietām, bet lai viņi atgrieztu tautu pie patiesības, pie Dieva vārda, pie Dieva likumiem, un bieži viņi no tās novērsās. Tāpat arī jaunajā derībā, gan paši Jēzus mācībā mēs redzam, kur viņš brīdina par viltus praviešiem, par viltus mācībām, par viltus kristiem, kas nāks un pievils daudzus arī izredzētos. Tāpat katrā vēstulē mēs varam atrast brīdinājums, jaunās derības vēstulēs varam atrast brīdinājums par viltus mācībām, par novēršanos no patiesības, par to, cik svarīgi ir cīnīties par ticību, kas nozīmē arī cīnīties par veselīgo mācību, turēties pie veselīgās mācības. Te, protams, ir jautājums, par kurām tēmām vai par kuriem jautājumiem mums ir jācīnās un jābūt gataviem novilkt sarkanās robežas, un kuri jautājumi ir tādi, kur varbūt interpretācijas dažādība, jo ir jautājumi, par kuriem mēs nevaram viennozīmīgi pateikt par tām lietām, kas mūs sagaida, vai tieši tur, teiksim, par izredzētību, tur kalvinistiskais vai āriešu šie te skaidrojumi. Man liekas, ka tie jautājumi nav tik būtiski, bet ir jautājumi, kuros ir skaidri balts, melns uz baltu uzrakstīts, un mēs nevaram atkāpties no tā, ko Dieva vārds saka. Un, piemēram, 2. Jāņa 1.9 rakstīts: ja kāds nāk pie jums un nesludina šo mācību, tad neuzņemiet viņu savās mājās un nesveiciniet viņu, ja kas viņu sveicina, ņem dalību viņu ļaunajos darbos, runājot par Kristus mācību, ja mēs nepaliekam Kristus mācībā. Galatiešiem 1. nodaļā 6. pantā apostols Pāvils saka: es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā. Jau apostoļu laikā bija ticīgie un draudzi, kas novērsās no Kristus žēlastības, piegriežoties citam evaņģēlijam, un tomēr cita nav. Un tad viņš saka, ja kāds nāk, vai es pats, vai eņģelis nāk, mums, kā kristiešiem, būtu jābūt tik spējīgiem izšķirt, izvērtēt, pārbaudīt visu, ko mēs dzirdam, ka ja pat pats apostols Pāvils vai kāds populārs mācītājs vai pat eņģelis parādītos un sludināt citu evaņģēliju, sludināt kaut ko, kas nesaskan vai nesakrīt ar to, kas ir rakstīts svētajos rakstos, tad mums būtu jābūt gataviem to nošķirt, lai tāds ir nolādēts, nošķirts no draudzes, nošķirts no Dieva valstības. Un apostols Pāvils 2. vēstulē Timotejam 4. nodaļā viņš savā pēdējā vēstulē, pirms viņš mirst un iet sastapties ar to kungu, viņš saka: pasludina Dieva vārdus, uzstājas laikā, nelaikā, norāja, brīdina, paskubina ar visu pacietību un mācību. Viņš saka, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību. Kas nepanesīs? Ticīgie cilvēki nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājs pēc paši iegribām, kā no ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Un es uzskatu, ka šī novēršanās vai atkrišana, ka tā jau ir notikusi globālā mērogā ļoti, un, protams, ka vēstures ik pa laikam mēs redzam, ka šīs lietas ir notikušas, bet šobrīd ir notikusi liela novēršanās, ir ļoti daudz populārs draudzes un mācītāji, kuri vai nu iziet uz kompromisu, vai kuri sludina atšķaidītu Dieva vārdu, kas viss ir novirzīšanās, kas viss ir Dieva vārda negodāšana, bet cilvēku godāšana vai sevis celšana, savas draudzes celšana, nevis Kristus draudzes celšana. Un mums ir jābūt uzmanīgiem, un Bībele saka, lai mēs esam skaidrā prātā, lai mēs turam savu ticību. Un mēs būsim atbildīgi Dievu priekšā nevis par to, cik pareizi mēs sekojām cilvēkiem, kuri mums kaut ko teica vai aicināja vai mācīja, bet kā mēs sekojām tam, ko Dieva vārdā, kas skaidri ir atklāts. Tā kā Jozua teica: es nezinu, ko jūs visi darīsiet, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, un tādai būtu jābūt mūsu visu attieksmē. Es un mans nams, es nezinu, ko jūs darīt. Jūs varat darīt, ko jūs gribat, bet tas, ko es saprotu, tas, ko Dievs savā vārdā ir atklājis, es pie tā turēšos, un es un mans nams, mēs darīsim to, kā stāv rakstīts. Un tad pēdējais jautājums, kam vēl grib īsi arī pieskarties, un es saprotu, ka viss šīs tēmas nav populārs, un visdrīzāk daudz no tādiem cilvēkiem, kas ir bijuši man draudzīgi vai draugi, ka mums domas dalīsies, un tas ir ok, bet es vienkārši gribu, lai jūs zinat, kur es šodien stāvu. Un tas pēdējais jautājums, kuram vēl šodien es gribu pieskarties, ir sievietes mācītājs. Un pirms es par to runāju, es gribu vienkārši, lai jūs zinat, ka bibliski, un Bībelē mēs redzam, ka sievietes ir ārkārtīgi svarīgas draudzē. Sievietēm ir
sieviešu kalpošanu nevar pārvērtēt. Viņas bieži ir daudz spējīgākas un viņām sirdis ir daudz vairāk, kas iejūtīgākas par cilvēkiem. Sieviešu kalpošana ir ļoti svarīga. Mēs zinām, ka Jēzus kalpošanā sievietes spēlē nozīmīgu lomu. Apustuļi piemin arī kādas sievietes, kuras ir bijušas ļoti svarīgas un sekmējuši šo apustuļu kalpošanas darbu. Tāpat agrīnajā draudzē šī sieviešu kalpošana bija ļoti nozīmīga. Bet šeit es runāju tieši par pozīciju, kas ir bīskaps vai presbiteris, kas ir draudzes vecais, kā tāds cilvēks, kuram ir autoritāte vai kurš garīgi vada draudzi vai draudzes. Un tur man jāsaka, ka, lai gan arī man bija video, kur es tā kā skaidroju un rādīju uz kaut kādām lietām, bet jāsaka, ka es maldījos, ka es biju kļūdījies, jo Dieva vārdā ir skaidri teikts, piemēram, 1. Timotejam 2. nodaļā, tur ir vispārīgi runāts par to, kā sievietēm ir jāuzturās, ka viņām nav jāgreznojās tur āršķirīgām lietām, bet viņām ir jābūt bagātām labos darbos. Sievietei būtu jādomā, draudzē, kristīgai sievietei būtu jādomā, kā lai viņa parāda, ka viņa ir dievbīga un lai viņa greznojās ar labiem darbiem. Un pēc tam tālāk šajā 11. pantā viņš saka, sieva, lai klusībā mācās visā padevībā, taču mācītas viņai nepieļauj nedz valdīt pār vīru vai vīriešiem, bet viņai jāturas klusībā. Un tad viņš to pamato nevis kulturālā kontekstā, bet viņš saka, jo Ādams ir pirmais radīts, pēc tam Ieva, un Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā. Un jā, zinot to, kur mūsu sabiedrība ir un cik daudz un izplatīti draudzēs ir arī sievietes saukt par mācītājām, es saprotu, ka tas ir sāpīgi, un tā nav lieta, kur arī es izvēlētos tā komunicēt vai tā uzskatīt, saprotot, kurā laikā mēs dzīvojam. Bet ja mēs skatāmies uz to, kāds ir dievišķais princips, tad attiecībā uz ģimeni un draudzi. Visās pārējās vietās tas tā, sieviete var būt prezidenti, viņa var būt uzņēmumu vadītāji. Visu, ko sievietes var darīt un var darīt pat daudz labāk nekā vīrieši, visdrīzāk. Bet, kas attiecās uz ģimeni un draudzi, tad Dievs tā ir iedibinājis, ka ģimenes un draudzes galva vai vadītāji, tie, kas vada, tam ir jābūt vīriešiem. Tiem ir jābūt vīriešiem, un tas pamatojums nav tāpēc, ka tajā kultūrā tā tas bija vai bija nepieciešams, bet tamdēļ, ka Ādams bija radīts pirmais, un labi dara tas, kas padodas un pieņem šos dievišķos principus un konceptu, kā viņš grib, lai mēs dzīvotu, jo tad mēs varam būt vislaimīgākie un varam arī piedzīvot patiesu viņa svētību. Tāpat 1. Timotejam 3. nodaļā mēs redzam, kad apostols Pāvils runā par to, kādas ir prasības vai kritēriji, lai kāds varētu kļūt par bīskapu. Un bīskaps ir tāds kāds, kas pārvalda, uzrauga, vada kādu lokālu draudzi. Un viens no šiem kritērijiem ir, ka viņam ir jābūt vienas sievas vīram. Un vairākās vietās mēs varētu vēl meklēt pierādījumus un liecības tam, tāpat arī attiecībā uz diakoniem. Tās ir kalpošanas pozīcijas, kurās tas kungs ir pavēlējis, un Dieva vārds mums pavēl, ka tās ir vietas, kuras būtu jāieņem vīriem, kā tādiem, kas būs atbildīgi Dievu priekšā par to, kā viņi ir kalpojuši, kā viņi ir lietojuši šīs pozīcijas, nevis lai uzkundzētos, līdzīgi kā ģimenē, nevis lai uzkundzētos, bet lai kalpotu, lai būtu par kalpiem citiem. Kas grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Un jā, protams, ka vēl ir daudz lietas, kuras varētu dalīt un stāstīties, bet es vienkārši gribēju, lai jūs zinat, man ir žēl, varbūt kāds teiks, kāpēc tad es neraudu. Jāsaka, vairāk kā gadu laikā Dievs palēnām ir strādājis, ar kaltīti ir darījis, ir veidojis. Mēs esam ļoti daudz runājuši ar sieviņu, ar kādiem citiem draugiem, ar kalpotājiem, kādiem mācītājiem par šiem jautājumiem un lietām. Un palēnām Dievs ir mainījis man saprašanu, un es esmu arī atgriezies savā sirdī. Esmu mainījis šīs lietas, vairs nespēlējoties ar kādiem maldiem un cenšoties rīkoties pareizi, cik vien es to spēju un saprotu. Bet šis video ir, lai es to šo atgriešanos būtu arī apliecinājis publiski, būtu apliecinājis jums dzirdamā un saprotamā veidā, lai jums nebūtu jāspekulē vai jābrīnās, ko tad tas Dāvids īsti domā un kāpēc, kas un kā notiekās. Un, ja jūs tik tāls noklausījušies, es gribu vēl pateikt, ka es ļoti mīlu cilvēkus, un es gribu mīlēt vairāk, es ļoti mīlu Dievu, un es gribu mīlēt viņu vairāk.
Es ļoti mīlu to draudzi, no kurā esmu uzaudzis, kurā es visu savu apzināto jaunības gadus, 35 gadus es tajā bijis, un daudz no tiem gadiem arī esmu kalpojis un līdzdarbojies. Un es ticu, ka nekas no tā nav bijis velts. Dievs tiešām ir pagodinājis, ir cilvēki, kas nākuši pie ticības, ir bijuši daudz augļu svētības, arī dziedināšanas, kas ir piedzīvots. Un Dievam par to visu ir gods. Bet es nevaru. Es nevaru un es nedrīkstu mīlēt to esošo, mīlēt to potenciālo, mīlēt to, kā ir bijis, mīlēt cilvēkus, arī tūs un dārgus cilvēkus vairāk nekā Dievu un viņa vārdu. Un tāpēc tās pārmaiņas manā dzīvē, mūsu dzīvē, jūsu dzīvē. Un jā, mana lūkšana ir, lai Dievs turpina vest un vadīt mūs un atklāt un palīdz mums saprast un dod spēku dzīvot paklausībā viņam, lai mūsu dzīve, darbi, domas, lai tās pagodinātu viņu un būtu par svētību cilvēkiem. Un tāda pat lūkšana ir par jums arī, lai jūsu acis Dievs atver, lai jūs saprotat, lai jūs atzīstat un lai jūs turaties pie tā, kas stāv rakstīts. Un lai tas kungs mums visiem uz to palīdz.